Labvakar, cienītās dāmas, godātie kungi. Atgriežamies studijā. Man ir pievienojies arī komentētājs Kristaps Supe. Labvakar. Jā, pirmais komentēs Jānis Kļaviņš, kas komentēja pirmo spēli, diemžēl vienatnē, bet es biju vienmēr aizkavējies attīstībā, un tagad mēs atgriezies un gatavs palīdzēt kolēģim. Otrā spēle. Pirmā spēlē mēs redzējām ļoti interesantu cīņu, bet otrajā es uzskatu, spēle būs vēl interesantāka, vēl aizraujošāka cīņa, būs vēl bez kompromisu, rīktīgi un šorīt man šķiet, ja pēc turnīra tabula gan nav īsti priekšā, bet man šķiet, ka tieks turnīra otrā un trešā stiprākā komanda šobrīd statistiski varētu būt tā. Tā varētu būt. Atgādināsim rezultāts līdz šim. Ugunsdzēsējiem ir ne vairāk, ne mazāk kā 2 spēlēs, 2 uzvaras. Jā, viņiem ir mazliet mazāk spēles nekā pārējiem. Vēl PMK balāšana, lai nav daudz spēļu, bet viņiem diezgan maz. Jā. Tā ir izkrits, teiksim, mēs iepriekšējā kārtā, tikko šīs kārtas pirmajā spēlē redzējām Spartans spēli, kuriem šeit bija 4. vai 5. spēle. Jā, un tas 4. pat arī, kas spēlēja Džavaram, arī bija līdzīgi. 4. arī, jā. Ugunsdzēsēji. Tad šeit abām komandām šī 3. spēle. Kas spēlē vispār? Spēlē Ugunsdzēsēji pret Fraters komandu. Tieši tā, Ugunsdzēsējiem pavisam ātri atgādina 2 uzvaras, 5-3 pret Spartāņiem, kurus tikko redzējām, 6-3 pret PMK Baložiem. Freiters līdz šim ir uzvarējuši Apvienot Enerģiju 2-1. Tad viņi ir zaudējuši Džavaram 2-6. Pirmajā spēlē. Tas bija noticis citā laukumā. Tas arī tepat Imantā atgādās. Mēs atrodamies Imantā, Ostvalda vidusskolas laukumā. Un vinējuši arī Spartāņus 4-1. Tātad neliela kļūda. Frateram ir 3 spēles. Tātad no kurām 2 ir uzvarētas. 2 ir uzvarētas. Jā. Un 2 uzvaras, 1 zaudējums. Kā tu paraksturot šīs dienas komandas, šīs, kas šobrīd tieks? Noteikti zaļajās formās spēlējuši Ugunsdzēsēji noteikti piekops agresīvu futbolu. Par to es esmu pārliecināts. Un iepriekšējā spēlē bija vairākas epizodes, kad spēlētāji bija neapmierināti ar pretinieku darbībām un daudz apelēja pie tiesnešiem. Tad šeit teorētiski vajadzētu būt vēl vairāk, bet vai būs praksē, nezinu. Fraters līdz šim bija zinām, ka, ja tā tenis terminos runājot, ar 2. numuru izsētajās komanda, kas varētu Džavar būt otrs nopietnākais pretendents uz kausu. Tad... 2. numuru tā kā spēlēt no aizsardzības, tu domā? Jā, pareizi, ļoti labi, tu mani... Pieķēri aplamībās. 2. numuru šeit domāju visu turnīru kontekstā ar 2. numuru. Jā. Nu tā. Kā izsētē 2. Jā, ar 2. numuru izsētē zālē. Jā. Tikmēr mums ir pirmais stūrs sitiens pie Ugunsdzēsēju vārtiem. Raudzīsim, vai uz platiem Pēteru pleciem mēs kaut ko ieredzēsim, bet tas nav tik svarīgi, kas notiek stūrī. Viņam kā vārsagam ir jābūt vienmēr, viņš vienmēr cenšas nosekt visus. Labs sitiens. Visnotaļ, jā. Pārbaudīja. Pirmie sitieni piešauja kāju pie buci, piešauja bumbu, noregulēja sitienu. Iespējams, pirms spēles nesanāca ļoti daudz iesildīties, uzsist pa vārtiem. Tieši tā. Un tagad tā iesildīšanās notiks pirmajās spēles minūtēs. Kā beidzās pirmā spēle? 6-1. Džavar pierādīja savu favorītu status un diezgan pārliecinoši. Pie 6-1 laikam pat jālieto vārds sagrāva. Vai spēle bija interesanti? Bija interesanti, jā. Puslaiks atgādināsim bija tikai 2-1. Un ja runājam vispār par tā pirmās spēles momentiem vai kaut vai gūtiem vārtiem, tad Spartāņu vārdu gūms noteikti nebija sliktākais, ja ne pat labākais visā spēlē. Bet, neuzvar komanda, kas iesit skaistākos vārdus, uzvar komanda, kas iesit vairāk vārdus. Tie ir ļoti labs piezīmē. Tāpēc jā, 6-1 un... Jā. Labi, kā tev, es zinu, ka tev nepatīk izteikt prognozes, kādā veidā būt saistītam ar prognozēm, bet kā tu šobrīd prognozēt, kā varētu šī spēle izvērsties? Kurš varētu būt šīs spēles favorīts, kurš varētu spēlēt pa 1. numuru un galā, kurš varētu būt uzvar? Vai tas bīstams moments jau? Tikai dēļ šī momenta neliela priekšroka atdošu uzreiz Ugunsdzēsējiem. Viņiem ļoti labs 9. numurs. Tieši viņš atrodas metra attālumā no mums.
Mēs jau gandrīz varējām pieskārties. Mēs gandrīz varējām viņam pieskārties. Viņš ir ļoti labs. Principā, ja viņš savu komandu sadiriģēs, nodiriģēs, apdiriģēs, sadalīs piespēles vai arī pats gūs vārtus, tā kā viņš to pierādīja pagājušajā kārtā pret Baložiem. Vugdam vajadzētu vinēt, teorētiski. Jā. Bet tā ir. Un te ir mazā atkāp prognozēs. Jā. Es varu iet viņa atpūsties uz mīkstiem divāniem. Kamēr mēs prognozējam, analizējam Vugdu, cik viņi varētu būt spēcīgi un stipri, tikmēr Praters vienkārši. Praters, jā, ļoti labi, vienkārši ātri izspēlē uz vārtu priekšu, sazinu Peteku un uzreiz pielika kāju, jā. Aizsargi viņi laikam bija aizmirsuši, nezinu, kāpēc. Atstājuši vienu pašu, pilnīgi viņam atlika tikai tiešām pielika kāju, ko viņš meistarīgi ir izdarījis, nejušo nekur mākoņos, bet bumbu raidīja tieši vārtu tikla. Nu, ļoti interesanti. Kā neatcerās iepriekšo kārtu, kurās tikās Vugds ar PMK Baložiem nešaubos. Arī tur vārti pirmajā puslaikā Birkā napat. Birkā un arī bija tā, kad Vugds iesita pirmie, Baloži 2 atbildēja, izvirzoties vadībā 2-1, pēc tam atkal Vugds ielika 2-3-2. Tas bija pirmais puslaiks? Tas bija pirmais puslaiks, Paskatīsimies, tas bija interesants aizsargājiens. Bumba lidoja vārtu virzienā, teiksim, aizsarga kājas, bet pār, varbūt viņš ļoti labi nokontrolē, bet arī iepriekšējā spēlē mēs it kā prognozējam, ka varbūt pretinieki viens otru apskatīt, izvērtēt un tā tikai sāks izskatās, šeit būs līdzīgs grafiks, komandas uzreiz metās ap 2 apusējiem uzbrukumiem. Jo labāk mums? Jā, protams, skatītājiem, protams. Pirmais turs bija uz Efreiters, man šķiet. Un izstāsta, ka būs vēl viens. Pārliecinoši, aizsargi pārliecinoši sit bumbu ārā. Nevis vienkārši raida ārā, bet vienkārši šauja ārā, sit prom viņa riktīgi. Izšauja viņu to. Starp citu, šķiet, kad Vugda vārdsargs ir ņēmis vērā pagājušās kārtas mūsu runāto un šodien ir ieradies uz spēli tajā saucamajā beisbolā. Beisbola cepurītē un vai vienkārši keponā. Saulīt gan pamazām dodās uz rietu pusi, bet tieši šobrīd viņas... Es domāju, ka ir ļoti patīkami spēlēt tādā, ne īpaši karstā, ne īpaši tā, ka nespīd arī ļoti acīs un visā tā netraucē izrādīt visu savu tehniskā meistarības arsenālu galu galā. Tieši tā. Jā, vārdsargs, vai vārdsargs ir tas pats, kas jā, es tieši par to arī aizdomāju. Pagājušajā bija cits. Mums kopā šodien ir arī futbola eksperts, tā skaitā arī PMK Baložu vārdsargs Pēters Strautmans. Viņš, es domāju, vairākās epizodēs, kur mēs lūksim viņu nokomentēt tieši vairāk vārdsargu darbību. Viņš jau uzreiz ir pamanījis, ka šis ir cits vārdsargs nekā tas, kas spēlēja iepriekšējā spēlē tieši pret viņu komandu. Jā, starp citu, iepriekšējā spēlē Vugdam bija labi vārdsargs. Vārdsargs ļoti labi darbojas, daudz labi. Iespējams, ka šis būs faktors, kas var noslēgt svaru kausus pa labi Efreiteram. Jā, pēc tam viņš ir apdedzinājies. Ko viņš izdarījis? Nē, es biju sajuku nieburiņš. Tas būtu bīstam. Ar pašu vārtu stāvu ļoti labi raidīja. Šāds epizodes noteikti. Kas ir pēdas ārmolu, mēģināja uzsist ļoti labi. Varbūt ne tik liela kontrola, bet toreiz bumba maina savā trajektoriju savā lidojumā. Jā, ļoti viltīgs sitiens, bet mazliet garām. Jā, katrā ziņā sākums tāds. Dinamisks, diezgan dinamisks, sauksim to tā. Uz abiem pusēm ir daudz interesantu momentu. It kā varētu pat teikt, ka bīstamāk it kā uzbrūk Vugda, bet vienīgos vārds ir Efreiters. Kā realizācijas moments viņam noteikti labāks, tas ir iespējams Efreiteram varbūt ir stabilāks vārdsargs, un to gan redzēsim, protams, grūti izdarīt. Es domāju, ka abiem vārdsargiem būs ļoti daudz iespējas sevi apliecināt spēles gaitā. Protams. Par to es tā kā... Pirmais! Viens pats! Nē, kameras nonisīs, Nosaišāties, cetu skatās!
Lai Karlos viens pats tu ņem. Tikko mūs, kā redzējām, arī izglābāmies no kameras zaudējuma. Jā, tad pamatīgi kontakti ar Freiters spēlētāju, ap divi spēlētāji gāja riktīgi cīņā par bumbu, tieši pie paša kameras novietnes. Jā, mēs iesākam analizēt. Man šķiet, ka Vugd ir šobrīd varētu dēvēt kā vienu no agresīvākajām fiziskā futbola piekritējām piekopiem. Vēlreiz bīstams moments. Jā. Bīstam. Vai tā varētu būt, jo iepriekšējās spēles viņi tieši gūši savus uzvaras tieši panākot ar tādu riktīgi fiziski aktīvu. Laužot pretinieks spēlētājs varbūt, neteiksim galīgi brutāli fiziski, bet, tomēr pierādot dažādi noteiktās spēles epizodēs, pierādot! Opa! Labi aizsargu spēle, labi. Izvilk 7. numurs ugunsdzēsiem, izvilk momentu. Ļoti labi Aplaus viņam. Tas Stūrs, es nezinu, bet bumba paliek, ja? Paliek Freiteriem, vēl viens centrēms. Vārtsargs spēlē pārliecinoši. Uzreiz ievad, bumba, ātrs uzbrukums, pretuzbrukums, ļoti arī bīstams. Jo viņš var apspēlēt vairākus pretinieks. Nē, bet Stūri viņš panāk. Tas tam ir iegulds. 9. numurs pamazām veido un redzēsim, vai viņš izveidos. Viņš ir veidotājs. Viņš ir kreatīvs. Kreatīvais faktors laukumā ugunsdzēsējiem. Nē. Šoreiz viņš pārcentās. Viņš izpildīs Stūra sitienu. Iespējams, viņš uzskatīja, ka viņa komandas biedri var likt augstāk, stiprāk un visādi tādādi, bet šoreiz nebija. Šoreiz tā nenotika. Varbūt mazliet neprecīzi. Toci plātāk šeit. Viens pats. Spēle šķiet sākums bija aktīvs, tagad spēle šķiet nomierinās. Bet varbūt arī nē, tas tikai tāds mānīgi. Nē, man šķiet, ka šajā spēlē jebkurā gadījumā notikt eksplozija kā vienā brīdī un uzreiz ātrs pretuzbrukuma laukums galu galā tomēr nav milzīgs un viens straujas uzbrukums un uzreiz gūt vārdu. Viņš mēģināja iet uz pārtveršanas spēlētājs. Ļoti bīstam. Nē, spēlē. Viņš izrādījās. Mēs varētu teikt, ka viņš izrādījās veiklāks, iespējams, spēlētāji šajā gadījumā noteikti varētu tādu definēt. Jā, bet ik pa laikam Vugds iekrīt. Vugdam paliek viens aizsargs, ik pa laikam pret vairākiem uzbrukošiem. Divos momentos pēc kārtas ir ar ļoti lielu piepūli ir atsist. Šķiet, ka Vugds pārāk bīstams sāc mesties uzbrukumos, pārāk kvantitatīvi. Viņi mēģina visi doties uzbrukumos, aizmirstot par to, ka aizsargiem arī vajadzētu palikt, atstājot tikai vienu aizsargu. Pagaidām gan šis paliekošais cilvēks vienmēr ir ticis galā ar saviem pienākumiem. Un situācija ir izglābta. Bet zinām arī varbūt veiksmes palīdzību. Varbūt arī, jā. Paspēja to milisekundi, lai izsistu bumbu autā. Skaties tālāk! Skatās vēl apakaļ! Skats apakaļ panā! Jā, nospēlēs mazliet vairāk par 10 minūtēm, 11-12 minūtes. Gandrīz pusi. Es teiktu ļoti līdzīga spēle. Es pieļauju arī bumbas kontroli, kuru mēs gan nefiksējam. Bet arī tā varētu būt līdzīga. Vienīgi rezultāts nav līdzīgs. Futbolists stums zilajās. Viņš ir līdzīgs 1-0, tikai vienu vārtu pārsvars, es domāju, šādā te. Oi. Tas laikam nozīmē vēl viens Stūra sitienu. Kurš ir tas vārds Stūra sitiens, kāds 3. 4. noteikti. Skatīsimies. Vārdsargs kļūdās. Ļoti bīstam kļūda, bet viņš šodien bez laimīgi aizsargs viņu, tā teikt. Izglābi. Šeit bišķi. Uzreiz atkal bīstams ātrs pretuzbrukums. Freiters ļoti labi veido pretuzbrukums. Viņi ļoti ātri, ļoti pāriet laukumu un šķiet, ka tā kā tu to teici par otro numuru, par to izsēdu, bet šobrīd viņi tiešām atdevuši iniciatīvu Vugdam un spēlē kā otrais numurs, bet tas ļoti veiksmi, ļoti ātri pāriet laukumu, bīstams pretuzbrukums veido un viens jārds ir gūši un nav bijuši tāli arī no otrajiem vārtiem.
Viņi arī ļoti, ļoti kvantitīvi masīvi spēlē aizsardzībā. Tur grūti patiesībā izlausties Vugdam. Es domāju, ja visas zonas ir piesaktas, ļoti daudz cilvēku. Visur, kur neskaties, ir Freiters spēlētāji. Šobrīd ir atstājuši ļoti izteikti atstājuši tikai vienu uzbrukošo, pārēju pārgājuši visā savā laukuma pusē. Hopā, ļoti labs izspēle un atkal bīstams moments. Oj, kāds labs sitiens. Ļoti labs sitiens. Ļoti labs sitiens, Bet garām. Ļoti labs sitiens tas būtu, ja bumba būtu lidojis vārtīklā. Tā vienkārši labs sitiens. Un jau atkal uz otriem vārtiem. Es teikšu, kad vienā brīdī Freiters šo te nožēlos rūkti, jo pārāk viegli viņi ļauj ugunsdzēsējiem tikt ļoti bīstamās pozīcijās. Iespējams, tajā pašā laikā viņi ļoti labi redzēja pārējos visus spēlētājus, redzēja, ka nav neviens, kurš netuvojas vārtiem, un šis centrējums ar piespēli pa zemu gar vārtiem. Nebija tāda neviena, kas noslēdz visi spēlētāji aizsargi palaid šo bumbu garām, pārliecinoši arī vārdsargs fiksēja, redzēja visu pretinieku spēlētāju stāvokli un vienkārši šādi arī ieguva laiku, bumba iet autā, pēc bumbas jāiet. Un dārgās minūtes sekundes šobrīd vadībā esošai komandai ir atkal panākts. Bet nevar noliekt to, ka Vugdam ir teritoriālais pārsvars ļoti izteikts. Nu, tur pie vans arī noteikti Freiters, kas ir ļoti spilgti izteikti. Un neliels hauss soda laukumā, bet atkal beidzas pagaidām. Komandas žēlo vienu otru un bīstams moments nesteidz izmantot. Izņemot to vienīgo gadījumu pašā spēles sākumā. Jā, kad Vugds īsti nebija laikam vienkārši spēlē vai ko, vai nebija sapratuši, kuri pretinieki spēlētāji bija pazaudējuši šiktīgi atstājuši vienu pašu. Tādas tik ļoti izteikts kļūdas pagaidām mums vairāk nav redzēts, vairāk tādā ziņā aizsargi šobrīd spēlē ļoti labi pārliecinoši. Abi divu komandu izpildēm esam redzējuši pārliecinoši aizsargu spēli. Pēdējo aizsargu tieši, kas izglāba komandu no lielākiem, kas ir nepatikšanā. Viss pa lielam, viss spēle, kā mēs redzam, Vugds veidots ar kreiso malu ar 9. numuru. Tas izskatās viņam tiešām, kā mēs runājam, tas viņa jaudīgākais čels. Spēles plānotājs un ar kreiso malu izteikti. Redzēs, vai arī Freiters ir pieņems kaut kādā veidā viņam izliks divas sedzējas vai arī labāko aizsēju pretī. Redzēs, iespējams, jau viņi to ir izdarījuši. To mēs īsti nezinām. Jā, mēs dzirdam arī Vugda atbalstītājus. Tas gan ir vārdsargs ir šis viedokļu paudējs, viedokļu līderis. Kad ir daudz momentu, bet nevar nepiekrist. Absolūti, viņam ir balta patiesība. Atkal jau Vugds ir bumbu neša laukuma pusē. Ļoti daudz viņiem ir bumbas kontrola, bet tieši uzbrukums ar kreiso malu. Labi, viņi mēģināja izspēlēt vienu pieskārienu, ātri ierauties iekšā uz brīvo zonu, bet šoreiz visu laiku Freiters aizsargi izskatās un pusargi šobrīd vismaz spēja izsekot Vugda domām. Un tagad ir bīstam, neizgāja pēdējā piespēle. Viens pats bija atstāts jau Vugda spēlētājs, bet spēja izsekot. Spēja izsekot darbībām un tiekt līdzi. Un tur tiešām vēl jāatkārtos. Ļoti daudz Freiters spēlētājs savu laukumu tūmām tajā. Un tāpēc tur īsti pat nav vietas piespēlē precīzē, jo visu laiku tā atdūrs Freiters spēlētājā viņa kājā un tam līdzīgi. Ļoti izteikti šo Freiters spēlē no otrā pozīcijas. Jā. Vārdsargs šoreiz pārliecinoši. Vienreiz redzējām, ka viņš bišķi kļūdījās šādu pašu veidā. No tā paša tūra izspēlē, bet šobrīd ļoti pārliecinoši notvēra. Un atkal viens īsts brīdis ir pagājis, un atkal jau bumba ir Vugdam un stūras soda sitiens. Cilvēks aiz muguras savādi. Soda sitiens Freiters ļoti prātīgi dara, uzreiz iziet uz bumbu, lai nebūtu ātrs sitiens, bet šķiet šis būs sitiens vēl pēc filpas jāizdara. Tiek taisīts mūrs un piekram patālu, bet redzēsim bumbu. Jā, pilnīgi neprecīzs sitiens izpildīs tieši mūra vidū pa zemi.
Varbūt viņš gaidīja, ka viss paliksies. Iespējams, viņš mēģināja nospēlēt ļoti viltīgi, bet kā iepriekšējā transferā, jūs iepriekšējās pēc transfera runājāt, ka šajās viltības beigas efektivitāte pa lielam ir no 0 līdz 15%, tā jūs vienojāties šeit. Jā. Tā augstām līdzīgi viltība šajā. Viltība realizācijas procents ir gaužām zems. Tieši tā. Kas mums ir laika? Mēs varam secināt aptuveni arī 20 minūtes jau spēlētas. Un arī 20 minūtes, tas nozīmē, ka vairs jau ļoti daudz ir palicis līdz pirmā puslaika beigām. Viens no tikai interesants spēle. Ļoti interesants. Es esmu gandarīts par patreiz redzamo laukumā. Un atkal kreisi pa kreisi Maldīvieties numurs. Atkal plāno centrēs. Rikošets. Ar fantastisku. Viss cieņa Vārtsargam, viņš labi izdarīja, bet viņam arī paveicās. Ko teikt vārds mūsu eksperts Vārtsargu studijā par šo darbību Vārtsargu, par to, kā viņš šo reakciju. Tas, Veiksmei arī jābūt. Tieši tā. Tas bija šajā momentā. Un atkal jau 9. numurs ar bumbu. Un atkal bumba iet cauri soda laukumā, kur atkal ir pretī aizsargi. Jā, ļoti izteikti. 9. numurs iet kontrolē spēli un plāno spēli. Pat tagad bumba, gribētu teikt, sameklē viņu patiesībā. Vies tur ienāc, bišķi vairāk vidiņā. Opa! Un pēkšņi negaidīt iespējas un neizmantot tādu momentu. Pilnīgi negaidīt. Atkal līdzīgi kā pirmo vārtu gūmā. Pēkšņi bumba nonāca pie viena paša Freitera spēlēka vārtu pašu priekšā un šoreiz Vārtsargs izvēlēt. Vārtsargs bija šo tu iepriekš ļoti veiksmīgi nospēlēja. Meistarīgi un veiksmīgi. Vārtsarga vienkārši nebija iespēja. Tur nebija iespēja. Pirmajā tur absolūti. Šeit viņš rādīja vismaz un atkal jau ir. Kas pa vārtu gūmu? 9. numurs. Protams. Un šajā gadījumā viņš viltīgi samainīja, ienāca no Kristas malas centrā, ievirzījās tieši vārtu pretī vārtiem un samainīja tas savu partneri, kurš centrēja un viņš ļoti labi, ļoti skaisti gūta. Jā, precīzi devenē ar galviņu. Labs sitiens, 1-1, super. Kā liekas, beigsies vai tā beigsies pirmais, vai vēl redzēsim kāds vārds? Es lieku uz 1-1. Kā gala rezultātā? Nē, pēc pirmā puslaika. Jā. Mans viedoklis. Es piekritīšu. Jo, mans eksperta viedoklis. Lai gan spēle ir ļoti impulsīva, ļoti intriģējoši un džeki ir azartiski un atraktīvi, bet varbūt, ka tiešām pēdējās minūtes neviens negribēs dabūt tā saucamo golfu razdivālku, ja? Tas ir runājot futbola. Bet varbūt tomēr. 3 aizsēgoja, jo tas bija uz robežas tur. Jā, viņš spēlē bumbā, es gribētu teikt. Grūti teikt. Viņš neizgāja ārā? Nē. Spēle turpinās. Viņš nezināja. Tiesnesis. Opā. Labs kontrols sitiens. Ļoti skatāms spēle. Kas tas nesen vārds ar komunikāciju ar spēlētājiem nebija tā veiksmīgākā. Kā tā. Daudz izklipienu atļaušos atzīmēt. Jā. Tas, protams, futbola sastāvdaļā, lai gan izklipieni ļoti bīstam, protams, ja spēlētājs pēdējā uzbrukuma spēlētājs pavāc bumbu zem sevis, ja izdara piespildu, tad tās uzreiz var rezultēt zeltainajā, varbūt pat sarkanajā kartiņā šis te izklipiens, kurš aiziet tieši kājās. Bet pagaidām ļoti precīzi Vukti izdara šos izklipienus, pagaidām visu izklipienu bumbā un daudzkārt novēršot arī tiešās briesmas saviem vārtiem. Stūrs sitiens. Jā, ne īpaši precīzi, ne īpaši labi izpildīts stūrs sitiens. Tad izsitiens no vārtiem. Šķiet lēnām neatgriezeniski laiks tuvojas izskaņai. Kādu minūti varētu būt palikusi.
Lai gan šajā spēlē apsveic, cik ātri notiek notikumi, vēl viss, kas var notikt. Viss, kas var notikt. Tieši tā. Un tā, un veseli 3 spēlētāji F-Reiters ir palikuši uzbrukumā, bet nē, aizsēdzīja. Labi, spēlētāja darbība. Ļoti labi saspēlīts ar vidu. Iespējams, šis nebija veiksmīgākais risinājums viņu, bet lai tajā pašā laikā iespējams viņš bija pārliecināts par savu sitienu, par precizitāti un sitienu izdarīja. Sitiens vārtu virzienā, kas gan nebija precīzs vārds, viņam pat nebija jāiesaistās tīši spēlē. Vārdsargs noteikti redzēja, ka bumba iet garām vārtiem un vienkārši tik nosit stūri, lai nejaušības gadījumā tā neielidot. Šajā gadījumā aizsargam vajadzēja varbūt spēlēt veiksmīgi, redzot, ka ļoti grūti būs aizsargāt garām uzbrukošiem spēlētājiem bumbu. Bet, katrā ziņā viss beidzās veiksmīgi un atkal jau Būks ar uzbrukumā ļoti dinamiski spēlē. Bumbu! Un vārti! Pēdējā minūtē, pilnīgi noteikti pēdējā minūtē. Ir fantastisks gols. Ok. My friend. Yes. Nu tā, tad intriga otrajam periodam. Kā tu teici, tātad vārti ģērbtuvēs. Vārti ģērbtuvē, jā. Ļoti, pēdējās sekundēs. Ļoti it kā neveiksmīgi priekš komandas, bet sitiens bija ļoti skaists, spēcīgs devītnieka vārdsargs arī centās aizsniegties, bet vien nespēja vienkārši šo te vārdu. Ir lietas, ko nevar arī izdarīt, pat gribot, tā, ka visu cieņu uzbrucējiem. Pasaules naudu un tam līdzīgi. Kā nevar? Un varbūt viņi ies uz 3 vārtiem vēl. Kāpēc ne? Spēlot turpinās, ir palikuši tiešām šeit pārām svāru sekundē vajadzētu būt. Bet viņi projām cītīgi devās uzbrukumā, riktīgi neatslāps. Protams, saprotot, ka 2-1 ir ļoti tāds slidens rezultāts. Beidzās. Pirmais puslaiks 2-1 ugunsdzēsēji labā. Atgriezīsimies pēc nelielas pauzītes. Tieši tā.